Ja bērnam aktivitātes līmenis ir 1, savukārt pieaugušiem ir 3, šeit var rasties nesaskaņas, jo pieaugušais var vēlēties doties garākās pastaigās, ilgāk pavadīt laiku ārā. Savukārt, ja bērniņš ir tāds, kurš gari nestaigā un vēlas daudz sēdēt un mierīgi vienā vietiņā darboties, tad vecākiem var būt vēlme šo bērniņu mudināt. Nu, esi ātrāks, nu, ej taču ātrāk, re, kur pasties, kā citi bērni skrien, re, kur paņem tādu jaunu aktivitāti. Savukārt, šiem te bērniem tas var būt arī apgrūtinoši, jo viņiem nav dabā būt tik aktīviem. Un pretēji, ja, piemēram, bērnam temperamenta iezīme ir ar 3, bet vecākiem ar 1, tad arī šeit var rasties nesaskaņas, jo tiem vecākiem, kuriem šī atzīme ir uz 1, viņiem savs bērns var radīt sajūtu, ka viņš ir 2 reizes aktīvāks, kā patiesībā šis bērns ir.